Tā, kur ir Palādījums? Kurš tagad zina, kur ir Palādījuma? Koncerta zāle Palādījuma. Kristīna teica, ka viņi jāsavāc ir pie koncerta zāles Palādījuma. Kas ir Kristīna? Kristīna ir meitene. Kā jau pēc vārda, principā, var nospriest pareizi. Meitene. Meitene, kura arī tagad, es ceru, ka vadīs raidījumu ar Sportu uz tu. Jo šis ir raidījums ar Sportu uz tu. Kur tu viņu atradi? Uz ielas es gāju, viņa bija skatos slāpja tāda izmirkusi, nosalusi, ierausies stūrītī, tur tāda, tā. Nē, tas bija kaķītis, tur bija kaķītis. Tad Kristīnas ieraudzīja, viņa vadīja Orītu. Viņa vadīja raidījumu Orītus, un tad es skatos, oi, forša meitene. Un labi sanāk runāt, un arī jokot citreiz kaut ko, saprot? Citreiz pat kaut ko arī vēl joko. Bet es tev brīnēju, ka mēs ārā filmējam. Jā. Tur ir tāds džeks kā Jānis Ziediņš. Nezinu tādu? Nē. Viņiem ir tādi, Puķīti zināšu. Vajadzēja zināt, bet Nē, zināšu. es vienkārši domāju, viņi ar tādu tā kā fiziskos treniņus ārā taisa, tur stieņus nes ārā. Stieņus nes, viņš no Cēsiem vispār ir. Cēsiem? Jā. Es Cēsīs 6-7 gadus nodzīvoju. Es nezinu, vai šitā meitene, ko jūs tagad redzat, viņa kaut ko sajaukus vai ne, bet tā ir, atšķirp kadrā, redz, tur var skatīties, tad mēs esam kadrā. Tā ir raidījuma ar Sportu uz tu, jā, šis ir raidījums ar Sportu uz tu. Nu, es ceru jau, ka viena no vadītājām meitene pati ar sportiski, viņa vienkārši tagad nav saģērbusies tā. Kā te ne? Šitāda ir sportot parasti. Varbūt daudz atšķirās no manējā. Nu, izņemot krāsa. Tev kājām formas smukāk nekā manējām. Jā. Jo bikses jau piedod to formu, vai ne? Ne tā krāsa. Jā? Jā. Kristīna, labi, raidījums ar Sportu uz tu. Tu pati arī ar sportu nodarbojies? Ar sportu uz jūs un tu. Tu, jā? Jā. Ne, patiesībā es tev neticu nevienam vārdam, ko tu saki. Zinu. Jā. Bet vispār ar sportu. Tu sportists teisti, jā? Jā. Kā sporto? Kā es sportoju? Nu, tā kā sporto vispār. Nu, jā. Ok, labi. Tagad mēs darīsim tā. Es atdošu mikrofonu. Tad Andri sportos un es runājot sportoši. Jā, tas man patīk labāk, kad nav jārunā mikrofonā. Jo... Jā, muļķīgais jautājums. Ko tu te dari? Nē, nu es jau tā zinu, bet varbūt skatītāji nezinu. Nu, lai viņi nostās raidījumu, to viņi redzēs. Ar sportu uz tu? Jā, ar sportu uz tu. Tev būs šodien uz jūs? Nu, nē, es jau it kā... Izturēsi? Nu, ko mēs atbraucām, jā, Juglavas Ezerkrasta vidusskolu, te ir tāds vīrs. Nē, normāls džeks, Jānis Ziediņš tāds, patiesībā, jā, ja jūs domājat, ka, zin kā, varētu aiziet patrenēties, pasportot, bet sportzāles dārgas, un tad tur visi uz jums skatās, un, zin kā, un tad es nemācēšu kaut ko cīlāt, un tad viss smiesies. Nevēla, izrādās, ka var arī neiet uz sportzāli, savākties ar čomiem tepatās ārā, sporta laukumā un trenēties. Un tieši to ir izdomājis darīt arī Jānis Ziediņš. Jāni, jā, čau! Čau! Mēs atbraucām patiesībā, nu, ir brangi pavēsts, ir, nu, redz, elpu redz, nav bišķi pavēsts, lai ārā trenēt. Vēl treniņš nav sācies, kad treniņš sāksies, tad stadionā pauks siltāks. Vai ne, tad viss rajons, tad Juglā, kā teikt, viss izslēdz apkuri, jo ir silts. Nu, nav jautājums tāds uzdots, bet es domāju, ka fakts tāds varētu būt. Labi, kāpēc vispār izdomāju, kad vajadzētu ārā trenēties, ka nevajag iekšā, kad vai vienā... Nu labi, vasarā es saprotu, vasarā ok, nav problēma, jā, tad visi tur ārā pumpējās, kačājās un pietupjās. Bet ziemā, kāpēc jūs nemeklējat kaut kas cilvēks elpas? Nu, tas mums ir papildus izaicinājums, papildus motivācija un sporta zālēs maz gaisa, te mums daudz gaisa, romantika, sniegs. Meitenes. Arī meitenes, protams, jā, ugunskuri, ja vajag, varam uzkurināt, bet nav bijusi tāda vajadzība. Jo mēs kurinām savādāk, mēs sildam dzelžus, ar dzelžiem sildam. Vai kādi malači? Kas ir tie cilvēki, kas piedalās? Viņi ir kaut kādi sportisti vai parasti entuziasti? Patiesībā dažādi, gan sportisti, es pats nāku no cīņu sporta veidiem. To es Facebookā jau pamanīju, jā. Ok, jā, es iepazinies ar manu lapu. Ok, jā, nu, nāk gan no cīņu sporta veidiem, gan cīkstoņi, gan nāk vieglatlēti, gan nāk šahisti. Nāk dažādi profesiju pārstāvi, celtnieki, juristi, arī pat pilots pie mums nāk trenēties, nomest spriedzi pēc garās dienas, jā. Viņš atnāk, izārdās kaut kur mežā, un viņš ir mierīgāks. Nē, esmu prasījis pirms vai pēc viņš to dara.
Viņš saka, ka bail viņam katru reizi ir, kad jāudo ir. Jā. Nu, redz, kā tad te viņš noņem spriedzi. Forši. Un nav tā, ka, teiksim, es šitāds duraks tagad atnāku, es tikai saģērbies tā kā pa īstam, jā, izskatos. Es tāds duraks atnāku un, kad tagad, zinu, un nevarēšu kaut ko izdarīt, varbūt. Nē, viss ir super. Es, teiksim, pats visu, ko māku, cenšos iemācīt cilvēkiem. Mēs darām visas elementārās lietas, bet kas nes rezultātus. Darām bāzes vingrinājumus, kas ir gan no crossfita, gan no ielu vingrošanas, gan no cīņām, no vienkārši fiziskās sagatavotības. Pārsvarā gan pa lielam ir mani iemīļotie cīņas sporta veidiem, vingrinājumi pa pāriem. Jā, to mēs arī šodien redzēsim. Var man ar meiteni salikt pāriem? Patiesībā, nē. Ja viņas būs šodien 4, tad nē, bet ja viņas būs 3, tad viss kārtībā. Super. Bet mēs sāksim dejoties ar vairāk. Okay. Labi, ir augsts, nav ko saldēties, ejam. Nu, jā, sildīties droši vien sākumā. Sildīsim. Ja cilvēki, viņi jau tur jau vīsta dūris, jau ritina pikas aizmugurā. Ejam sildīties. Aiziet. Vēl pagaidām pa lielu līdz sildīt. Jā, nav problēma. Čau, Vainār. Čau. Es arī varu būt Jānis. Man liekas, ka šodien te visi Jāņu līdzi. Nav bail rīt mandals nesāpēs? Nē, mēs pieraduši esam jau. Tu katru vakar te? Otrdienas, ceturtdienās. Labi, kāds sauc to vingrinājumu? Līstekas. Tev vingrinājums sauc līsteks, ja? Nu, es nezinu tā sauc. Kāpēc tev ziņā tur līstekojies? Nu, strādā triceps un plus vēl preses slēdzās klāt. Tu vasarēji ģipu gatavojas parā presi? Tik daudz kaut kas savilkts ir. Normāli, te tā kā pidžama apakšā. Jā, termoveļi. Tevi te bišķi. Nu, tāds bišķīt jau jābūt. Bišķīt jau jābūt. No. Tev neliekas, ka tu esi tā kā balerīna? Nu, tas balerīns. Normāli iefilmējam mūsu kājas, skaties. Ar ko atšķirās tavs biks no manējā? Nu, izņemot krāsu. Tev termos. Kāds te tev tā kā silti. Jā. Redz, ne jau sportis vainīgs, lai tev sasildītu. Nē, nu, pēc vēl 2-3 vingrinājumiem tur vairs tas biks var novilkt mierīgi. Paskatāmies Jānis tā auro. Ārprāts. Iesim pastīties, kā meitene griezīsies uz riņķi. Visi bēg no manīm. Man paliks augstu. Sandra pielikšos pie stieņa. Tā arī Maija, Līga. Es nevaru saprast. Jānis. Jānis? Gribu būt Jānis? Jā. Jelena. Jelena. Tu nāc ar džekiem kolīties? Nu, atzīsties. Trenēties. Trenēties? Tas ir pilns puišiem. Forši, lielāka motivācija. Vai ne? Aha. Pasties, viņa smuki uzķūnējusies. Rozā. Viņai patīk rozā krāsa. Jā, ārpus darba laika var. Es tiek līdzi. Čamai. Nē, man jau nav augsts, es jau tik tā. Es paskatos kā citi. Kas tad ir 3 minūtes no tavas dzīves pie šīs stienīša? Patīk stieņu vispār? Jā. Tu velcies. Kā smuki smaida. Kāpēc nāc jau prasīja? Jeļenai, es ceru, ka es nesjaucu, tad Maiņai es prasu. Nāc te koļīties? Tur ir daudz džeks smuks skatās. Nu jā. Tur tāds bija aigars laikam, jā, kaut kāds tāds, nu, zils. Bet tā sports ir labi ziemā? Forši. Ja visu dienu ofisā jāsēž, tad vispār super ārā. Tu izveidini plaušas. Kā es saku, parasti divani izveidinām pirms gulētiešanas. Es gulēšu kā bērns. Labi, Maiņa? Jelena, mēs tev gaidām! Man liekas, ka man sāk tecēt deguns. Tā ir zīme. Nāc, Jāni, pakomentē to Jeļenu. Viņa te slinko visu laiku, es redzu. Nemānies, es stāvu, es redzu. 35 sekundēs! Tā kā etinoši ir, vai ne, kas stāv? Vai augstāk zini, līdz tām krūtiņām. Sievšķīgi spriegt sportā, vai ne? Tad dzirdēji, tas spiedzi. Te jūs stieni tātad neceļat ar kanteli. Noskīt 5 dega. Tā es platāk nedaudz pa pleciem izvērsienu. Muguru taisni paņemam un ceļamies augstu. Izāp. Ja? Tas būs analogs šitam. Predīm būs.
Es patiesībā, kad mēs ar visiem sākām iepazīties, sajūtos bišķi neomulīgi, jo es nebiju Jānis. Jo te, man liekas, no 11 cilvēkiem kādi, meitenes bija 3, tātad no 8 džekiem, laikam kaut kā 9 bija Jāņi, un 1 bija Līga. Džekiem, paldies! No meitenēm. Jā, Līga bija tā, ar ko es pavadīju visu, varētu teikt, treniņu kopā. Mums, tā kā pāriem bija jādara visas tās lietas. Vienīgais, par ko es bēdājos, ka beigās cīnīties nesanāca ar Līgu. Man būtu krietni patīkamāk bijis. Tā pirmā reize, kad tu atnāci? Vasarā, kad es neatceros jūnijā laikam. Un tad faktiski jau pusgads vairāk jau 2 reizes nedēļā. Es nenāku 2 reizes nedēļā, es nāku salīdzinoši reti, bet jā. Malc, ikdienā ar kaut ko sporto vai ne? Visu pēc kārtas. Visu dari pilnīgi? Tev Jānis stāstīja par viestaru treniņiem, es eju arī uz tiem. Es spēku taku gan es neesmu bijis, man vēl tajā mežā līdz priekšā. Tad mēs ar meitenēm, kas nāk arī tev uz treniņiem, kas iet arī uz viestaru treniņiem, mēs braucam uz Baltatu treniņiem, tad es eju diezgan daudz skriet. Es vispār skrienu vairāk, tad es eju uz basēm. Principā visu pēc kārtas. Un tad tu saproti, nestrādā no rīta pamosties, visu dienu trenējies, vakarā gulēt, no rīta atkal netrenēties. Nē, es no rīta 8 eju uz darbu, 7, 8 vakarā man darbs beidzās, un tad es kā reiz varu paspēt uz vakar treniņu. Tu esi normāls cilvēks. Jā, es tā ļoti ceru, ka es esmu normāls cilvēks. Super, lieliski. Nē, man ļoti patika ar Līgu. Es saku, es tik nožēloju, ka beigās nesanāca palausties kopā, bija ar džekiem jālauz. Tagad? Vairs nē, tagad es gribu siltu kaut ko uzvilkt un gulēt, ja gudīgi. Lai tev veselība galvenais. Un nākamreiz, ja es atbraucu pie Jāņa uz treniņu un tevis nav, es vienkārši pagriežos un braucu prom, jo es negribu nevienu citu partneri sev ar ko trenēties kopā. Tad tev būs jānāk biežāk, jo es bez tevis arī tagad vairs negribēšu. Un tagad jūs redzat, kā dzimst viena jauka draudzība. Jā. Paldies, Līga. Un nākamreiz es būšu Jānis, es apsolu. Sarunāšu. Es palikšu Līga. Labi, čau. Paldies tev. Tagad gan uz mājām. Ko, treniņš beidzies, to droši vien tas man sejā rakstīts, ka treniņš beidzies. Es arī esmu beidzies, principā jā, jau kaut ko tādu, es, man liekas, pirmoreiz darīju. Ar sportu es nodarbojies, bet tādā intensitātē baigi sen nekas nav darīts. Jāni, principā jā, pat sākot to treniņu, es tā klausos terminoloģiju, viss tur tāda, tik tā kā skolā, tā kā treneriem. Esi mācījies, ja kaut kur speciāli šo visu, teiksim? Mācījies speciāli neesmu, bet ir uzkrāta diezgan liela pieredze. Tā disciplīna, tas, kas mums sākumā notiek, tas nāk viss no cīņas sporta veidiem, jo to cīņas sporta veidā tas ir pirmais, ar ko sākās. Kam jūs to visu, teiksim, labi sanāk? Visi to, jūs to darat tā kā sevis, lai savu fizisko formu uzlabotu? Es nezinu, varbūt ir doma kaut kādās sacensībās kaut kur. Pirmkārt, jā, mēs te ir savākušies cilvēki tādi, kas strādā gan vadošos amatos, gan kuriem ir lielas ambīcijas dzīvē mērķi. Mēs sevi izaicinām, tātad trenējamies ārā, visas papildus grūtības, sniegs, ledus, augstums. Un, lai sevi nomērītu, mēs ik pa laikam periodiski piedalāmies kaut kādās sacensībās. Tas bija Patriots, tas ir stipros skrējiens. Tagad tuvākās sacensības februāra beigās ir NOA Bootcamp Competition 2. Spēka sacensības. Tur būs tieši šie te uzdevumi, kettlebelli, pievilkšanās, burpee, viss tas, ko mēs darījām šodien. Tas, faktiski sanāk cilvēki kopā un nevis noskaidro, kurš ātrāk skrien vai kurš var lielāku stieni pacelt, bet kurš var izdarīt vairāk visu kaut ko. Jā, kurš izdara konkrētos uzdevumus, konkrētos atkārtojumus visātrākā laikā. Ir dots konkrēts laika ierobežojums. Izpildīt visu. Tas kaut kas crossfit tipa tikai crossfit tipa, jā. Jā, principā crossfit tipa tas arī ir. Jā, jūs domājat, ka pēc gaismas raustās visiem treniņš beigām arī baterijām, jā, tā kā, arī prožektoriem. Labi, Jāni, ja kāds pastāsta un iero, ka viņš arī grib nākt un darīt, un viņš ir gatavs arī ziemā to darīt, tā kā pievienoties, es nezinu, kur viņam meklēt, zvanīt. Droši var uzmeklēt mani Facebookā, Jānis Ziediņš. Ziediņš CH, tā kā, jā. CH, jā, beigās, tā kā internacionāli. Tā, lai lietuviešiem vieglāk saprast. Apmēram, jā. Jā, droši var man uzmeklēt manā Facebook lapā, rakstat. Varat arī vienkārši nākt šeit vakarā Maliens jau 89 stadions, katru otrdienu, ceturtdienu, 19:30. Mēs esam šeit, tie, kas savācās, tie trenējās. Ja nevienu prom nedzenam, pieņemam visus un attīstamies, ejam uz priekšu. It īpaši gribu uzrunāt tos, kas varbūt skrien nezinu, kad ir cilvēki, kas caur gadu skrien, trenējās, visu kaut ko dara. Varbūt viņi to dara vieni un vajag kompāniju, jo vajag citreiz stimulu. Droši šeit var atnākt, dabūt tādu kā lādiņu, grūdienu,
tad var atkal distancēties, atkal turpināt savu ceļu. Jānāk būt uz 19, nevis 19.30, jo 19.30 sākās treniņš, jo jūs atnāksiet 19.30, būs jau, Jā, 19, 15. Labi, Jāni, lai veicās. Noteikti brauksim februārī vēl uz tām sacensībām. Kopā ar jums vienkārši pastīsimies, kā jums veicās, ja? Ok, mums diezgan liela komanda būs nokomplektējusies apmēram šeit pusi no šiem, kas bija šodien, tie kādi 6-8 cilvēki. Tā kā. Tā arī būs Jānis Ziediņš, fitness team, kaut kas tam līdzīgs. Mēs izdomāsim, jā, nosaukumu. Bet tās sacensības, principā, ir individuālas. Katrs par sevīm, bet tomēr tādā komandas sajūtā. Super, labi, Jāni, lai veicās. Mēs, es domāju, ka atbrauksim vēl tad, kad būs brīvs vakars. Okay. Es būšu klāt otrdien vai ceturtdien. Super, prieks bija pastīties, kā visi mokās. Paldies, jā. Es vairs nevaru, man nav spēka. Jā, pēc trakā treniņa pie Jāņa Ziediņa. Jāsaka, kā ir, es biju ļoti saguris, tāpēc nolēmu, kad raidījuma otrajā daļā mēs noteikti nesportosim. Es pieļauju, ka mēs kādu mēnesi vēl raidījumā nesportosim, jo kamēr es satiešu pēc tā visa, ko mēs tur sadarījām. Atbraucām pie Džeka, kurš it kā bija iespējams, ka varbūt varētu nākt uz treniņu pie Jāņa, bet neatnāca, tad mēs braucām, kā teikt, pie viņa. Kā teikt, ja Kalns neiet pie Muhameda, tad Muhameds iet vai kaut kā otrādi tur bija. Mārtiņš Egle. Mārtiņš Egle, kāpēc es aizmirsu uzvārdu? Tāpēc, ka Facebookā rakstīts Mārtiņš MMA. Tad man ķerās parasti uzreiz tie vārdi. Jā, čau, Mārtiņ, droši vien, kā tev jau arī pēc Facebook var saprast, MMA cīkstonis tās nopietnas. Un arī jāsaka, kā ir, pēc formām un pēc tetovējumiem droši vien viss par to liecina. Jā, bet pēdējā laikā īstenībā nekas no tā baigi nav dzirdēts, ka būtu gājis ringā, būtu plēsies, cīnījies. Es piedalījos, tāpēc, ka baigi daudz, man tas patīk, tas ir vienkārši vaļas prieks un vispārējais. Neesmu gājis ārā, jo tāpēc, ka gribās pacelt Latvijā vēl augstāk to visu šitos pasākumus un ir iespēja to izdarīt, un tad ir jāizvēlās, vai tu pats sporto, vai tu vienkārši taisi, un lai citiem būtu ko sportot, par cik tas ir hobijs, un tas ir vaļas prieks, un man tas patīk. Tas esmu izlēmis, ka paraušu augstāk vēl visu to laktiņu, kas ir saistīts ar arēnas cīņām lielajām, un varbūt kaut kādā brīdī arī iziešu ārā atkal, bet dotā brīdī tas nav. Bet pagaidām tāpatās aktīvi trenējies, darījies? Jā, es braukāju uz treniņiem, tāpat laikā es arī braukāju pārzemēm, es esmu gan Spānijā, gan Holandē, gan visur, es apmeklēju treniņus, viss ir kārtībā, bet es zinu, kā ir sagatavoties, lai tu būtu pilnvērtīgs un iet ārā ringā. Es dotā brīdī tāds nejūtos, un varbūt, es esmu spēcīgs, es esmu varbūt labāk palicis vai ko, bet es jūtu, ka nē, ka es neesmu gatavs vēl iet ārā, jo man ir pilna galva citādām problēmām, kā... kā teikt, pamaz kačku staigā droši, bet ringā labāk vēl nevajag, ja? Varu iet ringā, varu iet, bet... Es zinu, kas ir, ka es varu labi sagatavoties, un es varu parādīt droši vien arī labu cīņu, tāpēc es dotā brīdī bišķiņi sabremzēšu, un tad gan jau kaut kādā brīdī izlīdīšu ārā. Nāks, kā teikt, uz rokām un rādīs, kas jādara. Labi, kā tas, tu, teiksim, sāki ar tādu MMA nodarboties, tad, kad man liekas, ka lielākais vairums pat nemaz nezināja, kas ir MMA, vai tie, kas zināja, tie domāja, ka tas ir kaut kas nežēlīgs, kur vienkārši rauj galvenos un motorzāģiem cīnās. Kāpēc tu izdomāji, ka jāsāk ar to nodarboties? Es vienkārši trāpīju Jelgavā. Jelgavā bija Edmunds Ķirsis, kas ir noteikti visiem pazīstams, kā ļoti slavens atlēts. Un vienkārši tur sākām un kaut kā aizgāja. Tā vienkārši kaut kā aizgāja? Kaut kā aizgāja. Vienkārši patika. Kāpēc klasiskais boks vai es nezinu, karatē, kas tur visiem puikām parasti cieņā bija sākumā? Tāpēc, ka kaut kādā brīdī, ja tev nesanāk viens, tu vari pārslēgties uz otru, tev nesanāk tas, tu vari pārslēgties uz trešo. Un līdz ar to ir interesantāk. Tu sāki uzreiz tā kā jau ar MMA vai pirms tam? Es uzreiz ar MMA sāku, un līdz ar to man tas pilnīgi viss juk, un es nesaprotu vispār, kas notiek. Vienā treniņā tev māca lēkāt, un tev kājām jābūt savādāk, un otrā treniņā tev māca pilnīgi otrādāk, un tad to visu apvienot kopā, un tev viss juk. Katrā ziņā, bet tas man liekas tāds tiešām cīņu, tā kā tāda, neteiksim, ka virsotne, bet tur tiešām jāmāk, ka viss tur nevar būt tā, ka māk vicināties ar rokām un būs... Jā, tas ir, manā uzturē, tas ir kaut kas līdzīgs šaham, kurš tas nav nekas sarežģīts.
vienkārši iziet 2 cilvēki, spēlē spēli. Kurš ir veiklāks, kurš ir ātrāks, kurš viens otru. Tas aiziet no rindas savām kājām. Jā, ne, jā. To parasti aiznest. Nu, vai arī ne. Nu jā, patiesībā, jā, nesen pats biju Jelgavā. Edmunds Ķirs atklāja savu cīņas zāli, tā kā jaunu. Tur bija atbraukuši 2 vīri no Holandas, tāds Semijs Šilts un Žerārs Gordons. Saka, jā, es viņam esmu tur trenējies tās reizes. Pats tagad tikko bija Holandē. Ko tu braukā uz Holandu? Ko tu tur dari vispār? Un kā tu līdz turienei nonāci, godīgi, jo tā jau ir cīņa, tāda meka? Sen jau es tur braukāju, par cik sāku ar Ķirsi, un viņam bija vienīgais, bija viņš, caur kuru varēja tikt uz lielajām Holandas cīņām, un tā arī iesākām. Tā es aizbraucām uz turieni, tā sadraudzējamies ar viņiem daudzus gadus apakaļ, un tā mēs vēl joprojām draudzējamies. Un līdz ar to man tur gandrīz es varētu teikt, es ar viņiem visiem esmu uzaudzis, jo es tur braukāju gadus 15, 16 jau. Nu, es visu zinu kad visi bija maziņi un vēl nebija tik slaveni, kādi visi ir tagad. Un līdz ar to man tur ļoti labi pieņem, ciena un jā, tāpēc es arī braukāju uz turieni un līdz ar to. Holanda vispār zinām kā tādu cīņas sporta veidu, nu, es nezinu, droši vien lielvalsts, ja, kur ja parasti holandieši atbrauc, viņš saka, jā, esam mēs, un tad ir pārējā pasaule, ja, kur mēģina līdzināties viņiem. Kā viņi tevi uztver kā tādu latvieti, vai viņi, teiksim, nu, vai vispār kā viņi uztver latvieši? Viņi saka, nu jā, jūs tur cīnīties savā starpā. Viņiem nav tā savā starpā. Viņi respektē jebkuru. Ja kādreiz es kā braukāju, tad šitien te bija kāds ir kaut nedaudz slavens, un līdz ar to viņam ir deguns gaisā, un viņš uz pāriem skatās no augšas uz leju. Tad Holandē tas bija, lai vienalga, cik slavens viņš būtu, viņš varēja iztīrīt skolu, viņš varēja paņemt slotu, saslaucīt, jo tas viņam bija normāli. Tas nav tā, ka es esmu baigais slavens, man tas nav jādara, ir jauniņie, lai viņi dara. Nē, līdz ar to tas viss ir, tu braukā, jebkurš cilvēks, kas brauc uz turieni, viņš ir vienāds kā viņi. Tur neatšķirās, vai viņš ir melnādains, baltādains vai vienalga kāds. Galvenais dari to, ko tu dari. Ja tu esi normāls cilvēks, te tu var būt jebkurā valstī. Tā nebūs problēma. Jā, tā nav problēma. Latvijā MMA, teiksim, nu tagad jā, viņš kļūst lēnām populārāks. Mums ir jauns talants Roberts Kuiņš, jā, tagad Anglijā trenējies, cīnījies, milžu cīņās pēdējās sev pierādīja. Es nezinu, droši vien ir vēl kāds, ko es varbūt nezinu. Latvijā MMA ir nākotne, teiksim, ja jaunie tagad domā iet boksā, tur daislidošanā vai varbūt bulciņas mācīties. Protams, jebkurā. Nu, tas ir tas sports, kas nenormāli attīstās. Tur, tas ir atkarībā, kā tu pieeji tam sportam. Nav tā, ka Holandē viņi visi pieiet sportam, man ir tikai sports un visi. Nē, viņi visi strādā, visi iet uz treniņiem, visi brauc piedalās. Un tādā brīdī tad arī skatās, kuram attīstās tas talants ātrāk, un līdz ar to viņš arī pāriet uz kaut ko citu. Jo dotā brīdī tās iespējas ir vienalga, vai tas ir latviets vai kas, viņi ir iespējas nenormāli braukāt pa visurienu. Tu vari braukāt, piedalīties, trenēties un visu kaut kur pabūt. Es domāju, ka jebkurā gadījumā, ja tas sports cilvēkam patīk, viņš loģiski, viņš attīstīsies un tu vari kaut ko sasniegt. Nu, tieši tā. Nu, un kad mēs tagad tevi atkal ringā redzēsim? Nav ne jausmas. Varbūt arī nekad? Nē, kā jau kaut kādā brīdī, gan jau kāds man pierunās kaut kur izlīst ārā. Nu, tad veterānu līga, kur tad, nu, kungi jau gados savācās. Un tad es domāju, ka viņi man būtu pa švāku. Ko tu zini? Nē, man arī īstenībā dotā brīdī ir mainījies gan svārs, ja man kādreiz es biju 92 un 95, tad tagad es noteikti, ka izdomāšu iet ārā, tad man būs 85, 84. Nu, ja godīgi, internetā vēl ir bildes, kur tur ir tāda forša veidariņa vēl. Jā, man viss ir mainījies, un es sapratu, ka šitas ir baigi foršs mans svars. Es domāju, ka es noteikti pamēģināšu 85-niekā nostartēt. Nu, bet tieši arī MMA, ne tur boksā? Nē, ne boks, neko. Man patīk MMA un man patīk cīkstēties. Nu. Tas droši vien var neuzdot jautājumu, kurš no, zikā, varbūt tev patīk MMA cīnīties, bet skatīties varbūt patīk kaut ko citu, bet vai tas tomēr ir tā? Nē, man jebkurš tas te, varētu teikt, cīņas sports, un es varu skatīties jebkuru. Tagad, jā, tu teici, pats arī piedalījies pie organizēšanas, tad tagad, kas būs 28. martā mums arēnā, tā Fight Arena, vai kā viņš 28. martā Fight Arena Rīga. Ko mēs tur varam sagaidīt, kas tur būs tāds? Pagaidām ir 3 cīņas jau mums ielīgts, bet, grūti teikt. Mēs saliekam startā, mēs zinām, kas piedalīsies, loģiski sports, un sportisti trenējās, kāds traumējās, mainās.
kas būs gala iznākumā, tās nav skaidrs. Jā, to nekad nezinu. Tāpēc, ka bišķi nedaudz latvieši atšķirās no kaut kāda Eiropas sportista, ka viņi kaut kādā brīdī izdomā, es pamēģināšu tur. Tas nekas, ka man pēc nedēļas ir kaut kur citur cīņa. Nu, un tā viņš traumējās dēļ kā? Tikai dēļ tā, ka viņš kaut kur pamēģināja. Nu, tā nedaudz tā attieksme ir tāda. Nu jā. Gan jau kaut kā man izlīdīs cauri, gan es tur nopelnīšu naudu, tu viņi man būs. Nu. Izrādās, ka bieži vien tas droši vien nestrādā. Jā, bieži vien tas izjauc ārā. Tāpēc daudz raksta komentāros, vai kur organizātori apsolīja vienu ir otrs. Nu, atvainojiet, tā nav mūsu vaina. Tev pašam, man liekas, bija cīņa, kad tev stundu pirms cīņas atteicās. Nu, jā, ir bijis Holandē. Tā. Jā, kad brazīlietis vai kas tev, ko bija jācīnās. Jā. Kā tev, teiksim, tu esi gatavojies, trenējies, atbraucis, iesildījies, jau nobriedis visu, un tev pretinieks pasaka, es negribu. Tev samaksā naudu, un tu brauc mājās. No vienas puses ir forši, bet tas ir, ja tu brauc naudai pakaļ. Bet ja tu brauc, tāpēc, ka tas tev patīk, loģiski, tu neesi apmierināts ar to. Jo saņemt naudu, jā, ja es braukt piedalīties tikai naudas dēļ, jā, varbūt es teiktu, jā, forši, redz, es aizbraucu, un man nav cīņa, man samaksāja naudu, es lidoju mājā. Bet tas jau nav interesanti. Tu jau brauc tur, lai tu noķertu to adrenalīnu, jo tas ir tas ekstrēms, ko tu nekur nenopirksi. Nav tādas zāles, ko tu apēd un tu noķer to feelingu, kad tu ej ārā un viss. Nu, tieši tā. Jo pēc tā cīņa, kas sākās un cīņa beidzās, pēc tam ir tā kā tā parastā pelēkā ikdiena. Tev nekas nemainās. Tev ir standarts. Nav interesanti. Ir atkal treniņi. Jā, ir treniņi, kas nav interesants. Pašam ir bijis tāda cīņa, pirms kuras, kāds saka, ķert adrenalīnu, pirms kuras tu izēji un tā jūti, ka bišķiņu bail ir. Pirms visām ir. Pirms visām. Tāpēc, ka, lai kāds tev nebūtu pretinieks, viņš vienalga ir gatavojies tev, vai vienalga kam, viņš iet ārā, viņš dara to, ko viņš māk, tu dari to, ko tu māki, un tas ir atkal tas pats, ko es saku šaks. Spēlē. Kurš ātrāks, kur apspēlēs. Jā. Jo tu nevari novērtēt nevienu. Ja viņš ir izgājis ringā, viņš ir gatavs saņemt sitienu un sist tevi. Tā kā... Jā, man liekas, vienmēr ir neomulīgi iziet par cilvēku, kurš gatavs to noraut galvu. Jā, jo tas, kurš novērtē otru, tur nekas nav un viss, nav, tā ir muļķība, nav. Jebkurš, es domāju, uztraucās vai jebkurš. Un ir tāda īpašā cīņa bijusi, pēc kuras ir milzīgs gandarījums. Tā, ka, jā, man bija sen apakaļ, kur es kāvos pret holandieti, kurš pa manim bija 25 vai cik kilograms smagāks. Kā tā cīņu var salikt vispār? Es zaudēju, bet es biju gandarīts. Viņš man nevarēja tāpatās sakaut, un es pa punktiem zaudēju. Reāli, tu zaudēji, bet tu saproti, ka tu forši zaudē. Nu jā, redz, ir arī izrādās MMA, var cīnīties un sasniegt gandarījumu arī zaudējot. Jā, protams, tā ir cīņa. Jā, tu esi beigts, tu esi viss jau, tu esi izdevies, bet tu kā esi tādu lielu, smagāku. Jā, kāpēc ne? Forši. Tieši tā. Labi, Mārtiņ, novēlēsim veselību un cerēsim tev kādreiz ringā vēl ieraudzīt. Jā, kas to zina? Kāpēc ne? Ja neesat redzējuši, ieiet YouTube'ā, pastieties, ir gana daudz video pieejami ar visādām cīņām, visu kaut ko. Viena bija forša, kur tu kaut kādu vienu lietuvieti, man liekas, nokāvi. Viņa jau pirmajā raundā. Kurš tur it kā bija skaitījās beigās ar nazis. Jā, tur es arī, tas ir laimes spēle, ka paveicās kaut kādā brīdī tu paņem un tad tu nelaidi vaļā un tad tu gaidi, kur, jo tu kaut kādā brīdī tu pats nesaproti, kas notiek. Jā, tomēr viņš padodās vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Nē, Mārtiņ, forši. Labi, ka tu esi, labi, ka tu brauc uz Holandu un rādi holandiešiem, kad mums te Latvijā viss kārtībā un veči. Protams, ne, holandieši tik daudz brauc šeit, tas pats, kas slavenais Musashi, kā atbrauca. Visi priecīgi, visi ir pa Latviju, visi visu laiku aicina, brauc pie mums, viņi saka, davai braucam pie tevīm. Visi ir apmierināti, viņi saka, jā, forši, ka mums ir visās valstīs kaut kas, mēs varam aizbraukt un tev uzņem, jā, tev cienu. Reāli, to arī nekur nenopirksi. Galvenais, ka tev patīk sports un visi to redz. Un es domāju, ka jebkurā sportā nav nekur vienalga kādas tautības cilvēks, tu vari sportot un nav starpības, nav ne karš, ne naids, nekas. Tas ir reāls sports. Īstenībā, ja gribās karot, tad labāk būtu šitos valsts galvos, kas grib karot, iesūdīt rindā, noskaidrot, kurš labāks. Jo sports tādā ziņā, viņš apvieno jebkuru tautību un jebkuru reliģiju, es domāju, tādā brīdī, kamēr tu esi zālē un svīst uz paklāja, nav starpības, kas tu esi.
Skaidrs. Labi, Mārtiņ, lai veicās. Un tiem, kas domā, kas tas ir MMA vai gan jau ka boks vai kickboks vai kaut kas tam līdzīgs, vai varbūt YouTube redzējuši 28. martā būs iespēja arēnā Rīgā klātienē to visu redzēt, kā tas ir, kā veči. Un cik es zinu, adrenalīns, tad tur ir tā, ka skatoties pa televizoru, to nevar izjust. Kad esi klāt uz vietas, tad tu saproti, kas tas ir. Tieši tā. Labi, skatāmies arī tālāk ar sportu uz tu. Mārtiņš Egli, man sarunbiedrs šodien MMA sportists, jau jāsaka, es nezinu, ar 15 gadu stāžu droši. Es nezinu, es tam nesakoju līdzi. Mēs aptuveni esam pasakojuši, mēs zinām. Okay. Jā, labi, tā.